Labdien visiem! Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать всех на нашей очередной церемонии награждения дистрибьюторов Coral Club Латвии с новыми рангами. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность быть с нами сегодня в этот солнечный летний отпускной день. Нашли возможность, нашли время, чтобы поддержать и поздравить наших номинантов. И для церемонии, проведения церемонии передаю слово нашей ведущей Арите Калман. Spasibo, Pavel, да. Paldies, ka jūs atradāt laiku pievienoties šeit tikšanās. Pagaidām esam tādā mazā pulkā, bet gan jau drīzumā mūsu pulks augs, paliks lielāks. Jūsu piedalīšanās liecina par vēlmi attīstīties un uzņemties vadību arī nākotnē. Un šodienas pasākums un arī turpmākie pasākumi ir lieliski iespēja mācīties, dalīties idejās un iedvesmoties no citiem. Un vissvarīgākais, laikam, atcerēties, ka spēcīga komanda ir atslēga uz panākumiem, veidojot pozitīvu, kā man šķiet, un atbalstošu darba vidi, kurā katrs var sniegt savu ieguldījumu. Tāpēc sāksim ar pirmo rangu. Tas ir tā kā tāds sākuma punkts kaut kam lielam, ja. Tas ir mūsu jaunais kompānijas un savas struktūras atslēgas cilvēks, partneris, kolēģis, jaunais direktors no Īrijas, Marta Žurova. Viņa ir jauna, ļoti gaiša, pozitīva, domājoša būtne no Īrijas, kā es jau minēju, kas mīl savu nodarbošanos un palīdz citiem uzlabot savu veselību. Tāpēc gribētu lūgt viņas augstāk stāvošais meistars mums ir Evita Tīdmane, ja, bet šodien par viņu teiks dažus vārdus, ja, viņas Jā, sveiki visiem. Tiešām liels paldies visiem, kas varēja pieslēgties, un man ir milzīgs gods pieteikt Martu kā jauno direktoru, jo patiesībā, kad es atceros mūsu pirmo konsultāciju, viņa atnāca pie manis kā kliente, man jau bija tā sajūta, te kaut kas var sanākt, te kaut kas būs, bija iekšā tā sajūtiņa. Un jā, Marta ir no Īrijas, priecājos par katru saules stariņu, bet neskatoties to, ka Īrijā gadalaiks ir tiešām nomācošs, viņa pati ir ļoti, ļoti pozitīva, izpalīdzīga, pretīm nākoša, ļoti jauka būtne. Un viņa patiesībā ir ļoti līdzīga man. Es saskatu ļoti daudz līdzības sev. Man patīk tas, ka viņa rūpējās par sevi ne tikai fiziskajā plānā, bet arī enerģētiskajā plānā. Un, manuprāt, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs tiešām varētu kopā augt. Tā teikt, nelikt sev kaut kādus blokus vai kaut kādus ierobežojumus, bet mēs varam augt un veidot kaut ko milzīgu un spēcīgu. Un pats galvenais, kas vēl man ļoti, ļoti saista Martā, ka viņam tiešām strādā no sirds. Viņa vēlas tiešām palīdzēt cilvēkiem, un kā mēs zinām, Coral Club produkti ir brīnišķīgs instruments, lai mēs tiešām sasniegtu cilvēku rezultātus, lai sasniegtu ne tikai savus mērķus, bet arī citu mērķus. Un tālāk es jau ļaušu pašai Martai mazliet pastāstīt par sevi, varbūt kā tas viss tev ir sācies, kā tu esi šeit nonākusi. Jā, tāpēc sveicam vēlreiz, Marta, tevi ar pirmo tādu starta punktu, bet diezgan nopietnu. Sveicam, un tāpēc lūdzam tevi pateikt pāris vārdos, kāpēc Coral Club, kas tieši mudināja tie pirmie soļi. Varbūt padalies par saviem mērķiem tuvākajam laikam, varbūt uz tiem tu jau esi sastādījis pirmajiem 2-3 mēnešiem. Varbūt jau ir izkristalizējies jau pirmajam gadam, ko tu jau esi saplānojusi. Tā kā īsumā aprakst par tevi. Pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies Sanitai, jo man jau tie mērķi un ambīcijas vienmēr ir bijuši lieli, bet nekad nav bijis spēka tam, ko es gribēju darīt. Jo es medicīnā strādāju jau vairāk kā 10 gadus, un man liekas, mediķi vispār tādi jocīgi cilvēki ir.
viņi vienmēr strādā ar sirdi sākumā un pēc tam tikai par atalgojumu, jā. Nu, ja tu, protams, esi pareizajā vietā un ar pareizajiem mērķiem. Un, jā, es strādāju par veselīgu dzīvesveidu un uzturu treneri jau 3 gadus. Un pēdējos 2 gadus man bija ļoti grūti, jo man vienkārši nebija resursi, man nebija ne enerģijas, ne spējas vienkārši palīdzēt cilvēkiem. Un es domāju, kad man ir jāsāk ar sevi sākumā, un tad es varu iet tālāk. Un tad tā sanāca mums pavisam nejauši, kad es iepazinos ar Sanitu. Un es par Coral Club neko vispār nezināju. Un es nebiju vispār dzirdējis nekad neko. Un tā pirmā lieta bija tāda, kad cilvēkiem bija ļoti negatīva tāda reakcija uz to, kad es teicu, kad es esmu tā kā iepazinusies ar Coral Clubu. Bet tas man tāpatām nekādā veidā neapstādināja, jo es izmēģināju produktu un es redzēju, ka viņš strādā un es jūtos lieliski, es izskatos lieliski un man gribās darīt un man gribās palīdzēt. Un jā, strādājot kopā ar cilvēkiem, vienmēr ir bijusi tā problēma, kā jau es teicu, arī Sanitai sākot to kopdarbību kopā, ja, mums vispār nebija tāda plāna, kad es meklēju tos produktus, ko piedāvā cilvēkiem, jo viņi it kā ir, bet viņi ir tik daudz izsijāti pa dažādām kompānijām, ka man ļoti grūti ir savākt tādu struktūru, lai piedāvātu cilvēkam, un tad man ļoti labi strādā šis, kad man ir produkts, es varu piedāvāt, plus es varu sastādīt plānu tur dzīves stila uzlabošanai un veselības uzlabošanai, uzturu uzlabošanai, un tas arī Coral klubā viss ir iekšā, un jā, mēs vispār ar Sanitu tā esam ļoti uz viena viļņa, man pat liekas, ka pat ļoti, un mums tādas arī mistiskas lietas notiek, un jā, es domāju, ka arī es tā ļoti ceru, ka pēc pāris gadiem man vispār nebija tāda plāna, es nemaz nedomāju, ka man būs kaut kāda apbalvošana, un ka es vispār kaut kur tikšu, man vispār nebija tāda doma bija vienkārši palīdzēt sev un citiem. Un jā, es domāju, kad tas viss ies ļoti labi kopā ar maniem klientiem, es ceru tikai uz izaugsmi, un jā, es esmu ļoti apmierināta ar produktu un kvalitāti. Super, paldies. Parasti jau tā ir, ka mūsu komandas veido vienādi domājošie vai pat pēc enerģētikas vai pēc kaut kādām atsevišķām daļām, ja, kas mūs savieno kopā. Tāpēc, laikam, tas tā varbūt pat likteņa pirksts, ka jūs esat savesta kopā ar Sanitu un arī ar viņas augstāk stāvošajiem komandas dalībniekiem, jo tiešām spēcīga komanda, un paldies vēlreiz. Sveicu mūsu lielajā pulkā, ja, paldies. Turpmāk nākamajos pasākumos sveikt ar jauniem rangiem, ja, un neapstāties pie jau iesāktā. Tā, tad mēs ejam tālāk, iesim tālāk. Iesim jau pie tādiem rangiem, ja, kas ir tāds apzināts, ja, tā kā lēmums, kur jau ir pieņēmuši apzinātus lēmumus, zinu, uz kuru pusi attīstīties, ko grib sasniegt, zinu savus mērķus, uz ko tiekties. Un mūsu nākamā kompānijas partnera, arī savas komandas kolēģe ir jauna, apburoša 5 bērnu mamma, kurai piemīt augsta atbildības sajūta, laipnība, kura ļoti ambicioza, kā man šķiet, jo mēs ar viņu personīgi esmu pazīstama un vienmēr esam kontaktā, apzināti, ko grib sasniegt un stingri iet uz savu nosprausto mērķi. Viņas augstāk stāvošais meistars ir Evita Tīdmane, tāpēc palūkšu Evitu pāris vārdos noraksturot savu jauno, spēcīgo komandas spēlētāju, ja, ar šo jauno rangu un pastāstīt dažus vārdus par Elīnu. Labdien visiem! Man tāds satraukums iekšā, tā kā man pašu apbalvot šodien. Jā, tā kā es sirsnīgi gribēju apsveikt arī Martu. Marta, es ļoti, ļoti lepojos ar tevi un ārkārtīgi, tā kā jūtu līdzi tavam pašas attīrīšanās ceļam. Tā kā tu esi tiešām
fantastiski, nu, teiksim, izgājusi cauri tādām transformācijām, manuprāt, kas vien liecina par to, par tavu to mērķtiecību, izturību un, jā, novēlu tev panākumus un noteikti daudz klientus nākotnē. Sveika, Elīna! Prieks tev redzēt šeit. Mēs tiekamies katru dienu, bet šī diena ir ļoti īpaša. Un, jā, par Elīnu mums ir īpašs stāsts. Ja mēs sazinājāmies, izrādās jau 6 gadus atpakaļ. Tā bija pirmā reize, kad Elīna man uzrunāja Instagramā. Un tikai 3 gadus vēlāk viņa pieņēma lēmumu pamēģināt Coral Club produktus ne caur mani, bet caur savu paziņu, Daci Udri. Daci, diemžēl, nav šeit, bet jā, Daci ir augstāk stāvošais mentors Elīnai. Un tādā veidā mēs tomēr ar Elīnu nonācām kopā, jā. Kā saka, visums mūs jebkurā gadījumā savedīs kopā, ja būs tā lemts, tad nu, lūk, 3 gadi ir pagājuši nemanot, bet jā, šis ceļš nav bijis viegls, gribētos tā teikt, jo vairāk tā, nu, teiksim, tas viss bija par un ap tādu iekšējo, sevis iekšējo attīstību, es gribētu teikt par Elīnu, jo viņa jau no paša sākuma bija ļoti droša, ļoti atvērta, ļoti ambicioza, bet es teiktu, ka tie lielākie šķēršļi bija, nu, tā kā viņa pati sev. Un šobrīd mēs to ļoti labi esam apzinājušās, un es domāju, ka tā ir daudziem ir tas, ka mēs it kā gribam ar prātu, mums ir šie lielie mērķi un sapņi, bet mēs visu laiku kaut kur atduramies, un šobrīd es gribu teikt, ka mēs beidzot esam apzinājušās to, kas traucē, kas stāv ceļā panākumiem, un ļoti mērķiecīgi ar to arī strādājam, un pat Elīna strādā, un es esmu ārkārtīgi gandarīta par šo izaugsmi, par tavu personīgo izaugsmi, par tavu personīgo apzinātību, kas ir ārkārtīgi augusi pēdējo gadu laikā, un tās transformācijas ir milzīgas. Un reizēm vienkārši, lai sāktu vēl to sniega pikucīti no kalna augšas, tas paņem daudz laika to bumbiņu savelt, lai viņa jau pēc tam ar gravitācijas palīdzību veltos daudz lielākā tempā, tāpēc es tev novēlu, lai viss tas, ko tu esi darījis, ko tu esi ieguldījusi, ko tu esi apzinājusies, viss tavs smagais darbs ar sevi atmaksājās, un tā noteikti arī būs, un šis tavs pātrinājums noteikti kļūs arvien lielāks un lielāks un lielāks, un novēlu tev pašai tikt tam līdzi, novēlu noticēt sev, noticēt līdz sirds dziļumiem un doties pretī saviem sapņiem. Viss ir iespējams. Paldies tev, ka tu esi, jā. Paldies tev, mīļš. Super, paldies, Evita. Tad sveicam vēlreiz mūsu jauno zelta direktoru Elīnu Bulīgu. Elīna tiešām piekritīšu Evitas vārdiem, ka esmu sekojusi arī pati līdzi taviem transformācija personības un arī kā tu darbosies augusi un arī visos tavas ikdienas storijos, tāpēc varbūt tie, kas pie tevi pirmo reizi redz, izstāstīt, kāpēc Coral Club, un tā kā padalīties ar savām jau tā kā tādām, es nezinu, kā var pateikt, tādām lietām, kā tu jau esi sasniegusi šo jau tādu apzinātu rangu, tas jau ir tāds nopietnāks, kas jau ir turpmāk vēl būs vēl nopietnāki, bet kā tu nonāc līdz šim, kā tu atradi savus tos atslēgas cilvēkus, partnerus, un kā tu darbosies tālāk ar saviem mērķiem vai vīzijām, padalīties tā, varbūt kāds var kādu ideju no tevis arī paņemt. Pirmkārt, jau es gribu teikt lielu paldies par visiem labajiem vārdiem, gan Evitai, gan Aritai. Es esmu tiešām priecīga, ka man ir spēja būt ar jums kopā. Vineta, tev arī īpaši paldies par visu ieguldījumu, gan manī, gan mūsos visos un tajā komandas saliedētībā, jo īstenībā arī tas dod ļoti daudz motivācijas redzēt, kā citiem veicas, kā citiem sanāk. Man te kāds mēģina piezvanīt. Un apsveikt, laikam, gribu jau. Un es vienkārši
no paša sākuma iekšēji jūtu, ka tas ir mans. Vienkārši jūtu un bija tik viegli uzreiz. Es neesmu bijusi atvērta līdz šim. Man bija grūti uzstāties, runāt, dalīties. Es to nekad nedarīju pirms korāla klubu. Es vienkārši biju savā vietā un es to jūtu. Bet, ziniet, kā tas, kas te darās galvā, prāts, ko mums stāsta. Tā taču ir tīkla kompānija, tā taču nav nopietna nodarbošanās. Ko padomās citi un vispār, ko tur tuvinieki saka, ko tu te muļķojies, tā ir sekta. Un tev visi šie prāta uzstādījumi vienkārši traucē darīt savu sirds lietu. Un kamēr es pie tā nonācu, ja, pagāja gandrīz šie 3 gadi, es gribu teikt 2,5 gadi, jo tikai tad, kad es iekšēji pieņēmu lēmumu, ka tīkla mārketings ir mans un es tajā esmu kā zivs ūdenī, ka tā ir tik tiešām mana lieta, un šī kompānija ir mana lieta, kas pārstāv visas manas vērtības, cilvēks pirmajā vietā, veselība kā vienīgā vērtība, finansiālā labklājība, ja, brīvība, tas viss kopā, ceļojumi, ja, kas reāli ir dzīvesveids. Tad, kad es sapratu, ka kompānija iemieso visas manas vērtības, es pieņēmu lēmumu, ka jā, tas ir mans, ne tikai tā kā mentāli pieņēmu lēmumu, bet arī sirdī un garā es pieņēmu šo lēmumu, un tad atnāca mans pirmais partneris janvārī, ja, Inese, Anglijā, un momentā uzaudzēja savu struktūru. Tas vienkārši tā notika tā viegli, gaisīgi. Pirms tam es ļoti centos, man vajadzēja tur tos punktus, un viss sanāca tāda kā pēršanās pa nātrēm, un bija ļoti, ļoti grūti, jo nebija jau tas iekšējais stāvoklis vēl, tādā vibrāciju līmenī, laikam uzstādīts, lai tas viss arī varētu atnākt tā viegli. Un tikai pēdējā pusgada laikā es jūtu, ka viss notiek tik tiešām viegli, ar prieku. Es nezinu, kā tie punkti nāk un kur tie cilvēki vienkārši mani atrod, jo man šķiet, ka es tā kā uz āru Latvijā, piemēram, nestrādāju, bet tie latviešu klienti tāpat nāk. Šobrīd esmu pārslēgusies uz Krievijas tirgu savā sliktajā krievu valodā, laustajā ar akcentu, ar kļūdām, bet man ir vienalga, jo man ir ko dot pasaulē šobrīd, un es zinu, ka mani partneri būs, viņi atnāks, un mana nauda pie manis jau nāk, ja. Mana brīvība un labklājība un viss jau ir ceļā pie manis. Atliek tikai turpināt pacietīgi iet uz savu mērķi, jo tīkla kompānija tas nav tā, kad viena mēneša laikā, tu esi augstumos jau un viss ir pie tavām kājām. Ja tas notiek tā, tad visticamāk vienā brīdī tas viss nobruks. Labāk, lai ir ilgi, gruntīgi, pamatīgi, un tad tie rezultāti atnāks uz palikšanu. Tā ir mana stratēģija, vienkārši iet līdz galam, nepadoties, neapstāties, neuzklausīt nevienus citu cilvēku argumentus, jo viņi manās kurpēs nestaigā, ir tikai es, mana iekšējā sajūta, un es vados būtībā šobrīd pēc iekšējās sajūtas. Tā kā paldies, mīļie, ka man ir iespēja būt šeit kopā ar jums. Paldies, Pāvēl! Paldies visai kompānijai. Es tik tiešām esmu sajūsmā ar katru pasākumu, ar katru notikumu, ar katru partneri, ar katru klientu. Es baudu, es kaifoju to, ko es šobrīd daru, un es to novēlu katram savam partnerim nākotnē, un jums visiem, kas šeit pieslēgušies, un jaunajiem direktoriem, varbūt sākumā liekas, ka ir grūti, ir visādi izaicinājumi, bet pēc tam būs tik forši un baudāmi. Paldies, mīļie! Super, paldies, Evita, par tavu runu. Īstenībā, laikam, pareizi tie vārdi ir. Laikam, cilvēks ir atvērts, pasaule atvērsies tev, ja, un cilvēki atvērsies tev, ja, un, laikam, jāļauj sev saņemt to, ko visums mums var sniegt, ja, tā pati labklājība, ceļojuma, un tas vispārējais. Mums vienkārši dažreiz, laikam, ir tādas klapas bremzes, ka mēs neļaujam. Tāpēc, man liekas, ir jābūt atvērtai un jāatļauj, un tad jau viss būs. Tāpēc novēlam tev sasniegt jaunus rangus uz nākamajām mūsu tikšanās arī, tā kā es jau Martei teicu, jā, jaunos rangos tevi sveikt, un arī pasākumos. Tāpēc vēlreiz sveicu personīgi no tevis un no kompānijas un no mūsu visiem kolēģiem. Tālāk mēs arī ejam pie tikpat nopietna ranga, ja? Tas ir jau arī apzināts rangs, tāpat kā tev.
Un gribētu stādīt priekšā mūsu jauno kompānijas partneri, savas komandas jauno atslēgas cilvēku un kolēģi. Tā ir harizmātiska un man tā liekas ļoti intelektuāla, un es domāju, ka neliekas tā arī ir, vienmēr gatava kompromisiem. Viņai piemīt augstā atbildības sajūta, godprātība un cieņpilna attieksme pret visiem. Tāpēc gribētu dot vārdu mūsu zelta meistarei, kas viņas ir augstāk stāvošā meistare, zelta meistare, viens no mūsu vadošajiem top kompānijas līderiem. Viņatei Meduņeckai pāris vārdus par savu komandas biedru, kolēģi, partneri. Lūdzu, Vineta. Jā, paldies, Arita. Ja var, es pateikšu vēl šo to Martai. Jā, Martu es redzēju pirmo reizi, bet es tiešām varu redzēt cilvēka sejā, un pēc tā, ko Marta runāja un stāstīja, ka viņa ir beidzot atradusi savu vietu, kur viņas ārstā tās iemaņas un vispār šī misija sakrīt kopumā ar mūsu produktiem, un manuprāt, tiešām mēs esam ļoti laimīgi, ka tādi cilvēki pievienojas mūsu komandai, tā kā es apsveicu arī no sevis tevi, Marta. Protams, Elīna, es esmu bezgala priecīga, turēju visus īkšķus, kādi vien man bija, lai tu šo rangu sasniegtu, bet man liekas, cik grūti bija viņu tā kā atvērt, tā kā liekas, ja, tik viegli, man liekas, viņu bija aizvērt, jo tās Pandoras lādīte, man liekas, ir vaļā, un tas bija tik skaisti, kā tas viss atplauka, jo, manuprāt, nav lielāks laimes kā tas, ka tu redzi, ka cilvēkam beidzot izdodās, un tas ir tik forši, un manuprāt, ka tu esi tiešām ļoti drosmīga, ļoti fantastiska, ļoti zinoša un tāda, cilvēks īstajā vietā, kurš tiešām var nest šo lietu, nest šīs zināšanas, nest mūsu kompānijas vārdu, tā kā es tevi arī no visas sirds sveicu, Elīna, un priecājos par taviem panākumiem. Un Dace vispār ir, man liekas, jaudas kaut kāds kalngals, jo tad, kad es redzu, ko viņa dara, man liekas, kur vēl kaut ko vēl var izdarīt, bet viņa izdara visu, viņa ir fantastiska deju trenere, viņai, manuprāt, vada 16 studijas Latvijā, viņa vada 600 dejotāju grupas un nometnes, un ko tik viņa nedara, viņa ir mamma, 4 bērniņiem vēl tajā pašā laikā, un vēl es vienkārši zinu, ka viņai tic viņas gan dejotāji, gan viņas treneri, jo viņai ir tik ļoti svarīga arī šī viņas gan treneru, gan dejotāju veselība, ka viņa vēl paspēja iekļaut šīs koroļu zināšanas savā darbā, un tas ir tik fenomenāli fantastiski, ka tu esi ar mums, ka tu dari šo lietu. Es zinu, ka tu esi ļoti aizņemta, bet es arī zinu, ka tev patīk tas, ko tu dari šeit. Tā kā lūdzu, es droši vien došu vārdu tev izstāsti, kā tāds cilvēks nokļūst pie mums un kādi ir tavi mērķi, kā tu strādā, padalies kaut kādiem lifehackiem. Vēlreiz apsveicam Daci. Daci, sveicam tevi, jā, tad arī, jā, tiešām gaidam tad no tevis to veiksmes. Tiešām liels prieks par jums arī visi, kas te ir, un tāpēc gribētu ar Daci no tevis dzirdēt savu to veiksmes stāstu vai kaut kādus padomus, ja, kā līdz šim nonāci, kas tev palīdzēja, kas tev atbalstīja, un turpmākie plāni tavi varbūt mēs arī tā kā gribētu iesaistīties un būt kopā. Droši vien, kas man pie tā atved, ir meklējumi, kā labāk, kā efektīgāk darīt to darbu, ko tu dari ikdienā. Un noteikti sākot lietot un redzot tos ieguvumus, cilvēki redz mani un es esmu viņu iedvesma. Man liekas, ka visvieglāk ir strādāt tad, ja tu cilvēks var iedvesmot no tā, kāds tu esi. Nevis, ka kādam tev ir jāstāsta, kas ar tevi notiek, bet ka cilvēki paši prasa, kā tu to vari, kā tev tas izdodas. Un, droši vien jau laikam, kā Vineta arī pareizi teica, kad acīm redzot, es esmu iedvesma vairākiem un daudziem un pietiekami daudziem. Un it sevišķi tagad, kad jau 3 gadus apkārt es tā nemanot dalos ar maziem padomiem, kur cilvēki sāk jautāt man, nevis es viņiem eju stāstu, ka tev jāpamēģina šis, bet viņi prasa,
ko tu tur teici, kad es kādam, piemēram, kādam no bērnu vecākiem iesaku, izdari to, tāpēc tā, un pēc paskaidroju pāris tādos atslēgu vārdos, padomā par šo. Un tad viņi pēc tam, pēc mēneša, tu ko teici, un viņiem patīk, ka paskaidro, kā Vineta teica, ar zināšanām. Man patīk zināt, man nepatīk pateikt, jāiet ātri gulēt, ēdiet veselīgi, bet kāpēc, kas notiek ar aknu, kas notiek ar mūsu organismu, ka tu paskaidro, ka tu arī tādiem dejotājiem paskaidro, ko magnīs izdara, kā viņš strādā uz saitēm. Un tad viņi uz to citādāk sāk skatīties. Viņi saka, tad man to vajag. Un es, godīgi sakot, esmu pati pārsteigta, kā cilvēki nāk līdzi, jo produkti strādā, un ja produkti strādā, man nav jāpārliecina, viņi vienkārši ir. Un man pat nav jāatgādina, es varētu strādāt, teikšu tā, 90% labāk nekā es to daru tagad, jo man ikdiena tiešām ir ļoti aizņemta, vadot 12 treneru komandu savā Densbija darbā, tas ir ļoti daudz. Bet neskatoties uz to, ka es tam laiku veltu ne tik daudz, cik es gribētu, varbūt kādu reizīti es to varēšu pēc gadiem efektīgāk, bet šodien cilvēki nāk līdzi, jo tas strādā. Ieteikumi, labi vārdi, gudri paskaidrojumi, kurus es iegūstu no saviem cilvēkiem, un paldies visiem, kas ar mani runā un stāsta man, kuras uzdodu, nepārtraukt uzdod jautājumus es apkārt. Lasu, skatos, pētu un zināt, par ko tu runā. Nevis vienkārši runāt, bet paskaidrot, ko tu runā, un tas cilvēkus tā, par šo es nebiju iedomājis, šo es nebiju dzirdējis. Viņi sāk tevi ieklausīties. Lūk, un līdz tam, kā nonākt līdz tādam direktoram, es ceru, ka viss ies uz priekšu, ka tas turēsies un ka tas notiks, būs jāpieliek vēl 20% klāt, un tad noteikti notiks. Jāsaka, sociālos tīklos vispār es par to vēl neesmu runājis, nerunāju, man pat laika nav telefonu rokā paņemt, bet ja jau strādā bez mūsdienu lielās ietekmes, kas ir sociālajie tīkli, bez viņiem vispār nevar dzīvot, bet es kaut kā rekārt dzīvoju, es esmu izdzīvojusi. Prieks par to, kā tas strādā no personīgās pieredzes un no tiem kontaktiem dzīvē. Jo man ikdienā satiek 50 cilvēkiem dienā. Līdz ar to man tā plaša auditorija ir ļoti tuva. Jā. Super, paldies. Redz, arī tāda stāsta ir, ka neizmantojot mūsu sociālos tīklus un visu, bet tas strādā, jo tās ir rekomendācijas, kā jau arī minēts arī. Pēc rekomendācijām, mūsu produkti strādā un arī pēc rezultātiem, tāpēc, noteikti nāks īstais brīdis, īstie cilvēki un būs tas tā augšana un arī tev būs sava veids, varbūt tas ir tavs veids, kā tu attīsties un kā tu audzi. Tā kā mums ir savs ceļš, vienkārši tādiem īstiem gribēju arī teikt, ka apkopojot vajadzētu, laikam, apkopot arī gudrību un pieredzi no tiem, kas jau ir devušies pa šo ceļu pirms jums, kas jau ir nogājuši, jo viņu stāsti, kas ir tie augstāk stāvošie meistari, zelta meistari, un viņu padomi ir ļoti vērtīgi, un dažbrīd liekas, ka mēs jau visu zinām, bet ieklausoties var arī savā darbā kaut ko vērtīgu ienest, un gribētu novēlēt, atbalstīt un iedvesmot savu komandu, un tos, kas jums ir apkārt, jo spēcīgā sadarbība ir atslēga jebkuriem panākumiem, jo komandā ir spēks, es tam ticu, es tam redzu, kad komanda ir saliedētība, kā mēs augam, jo šis biznes ir par komandu, par saliedētību un par atbalstu viens otram. Un tāpēc, ziniet, kā spēks nevienmēr slēpjas zināšanās un prasmēs, bet arī jūsu sirdī. Un esiet drosmīgi, gribētu novēlēt un uzticieties savām spējām. Jo, kad mēs sastopamies ar izaicinājumiem, man liekas, jāatcerās, ka katrs šķērslis ir iespēja augt un mācīties no tā, jo katrs šķērslis mūs padara stiprākus. Tāpēc neaizmirstiet par savām vērtībām un principiem, jo tie būtu jūsu, man liekas, ceļvedis jebkurā situācijā. Tāpēc, novēlu būt komandas stipri spēlētāji, atbalsts, iedvesmojoši apkārtējiem, un tāpēc, rezultāts, laikam, neliks par sevi gaidīt. Tāpēc bija ļoti, ļoti, ļoti liels prieks jūs visu šodien redzēt, sveikt. Visi tik harizmātiskas personas un jaunas, un es zinu, ka drīzumā nākamajos pasākumos mums būs jauni panākumi, jauni rangi, jauni jūsu komandas biedri, kurus mēs jau sveiksim ar jauniem rangiem, un tad mūsu struktūras un komandas augs. Pēc prieks!
tiešām prieks no sirds jūs visus redzēt. Tāpēc varbūt vēl Pāvels, mūsu vadītājs, jā, Latvijas filiālas pateiks pāris vārdus noslēgumā. Да, хочу присоединиться ко всем словам поздравления. Прекрасные люди пополняют наши ряды. Это очень приятно, что вы такие все светлые, позитивные, вместе с тем думающие, знающие, тонко чувствующие и поддерживающие всех людей вокруг. Это очень важно, это главная наша задача. И поэтому мне очень радостно, что вы с нами и что нас становится все больше таких прекрасных, таких вдохновляющих людей. Спасибо вам большое. И хочу пожелать вам достигнуть тех высот, которые вы сами себе наметите. Пусть это будет так, как вам хочется. Не так, как хотят, может быть, другие вокруг вас, а именно так, как вы хотите. Пусть это будет вашей задачей, вашей целью. И я желаю вам всем успехов достичь этого. Спасибо, друзья. Super, paldies. Varbūt vēl noslēgumā vēl kāds grib kādu vārdu teikt, apsveikumu, novēlējumu. Tad visi ir teikuši savus vārdus, apsveikumu, novēlējumus. Labi, tad, lai jums izdodas sasniegt jaunas virsotnes, nospraust jaunus mērķus, tiekties līdz tiem, iedvesmojošu komandu, atbalstošu komandu, arī līdz cilvēkus. Un tad tiekamies jau nākamajos mūsu apbalvošanas ceremonijos, pasākumos, webināros. Un lai viss izdodas. Paldies jums! Līdz nākamajai. Paldies! Jā, super!